Labdien! Šī ir ceļojuma dizaina studija. Mans vārds ir Inga Kavaca, esmu Vanilla Travel īpašniece un vadītāja, un man dzīvē patīk taisīt ceļojumus ar Once per Lifetime Experience, jeb latviski sakot, ceļojums ar īpašu pieredzi. Šodien raidījumā mēs parunāsim par to, ka ceļot ir brīnišķīgi un stāstu par skaistiem ceļojumiem ir ļoti daudz, bet tomēr dzīvē gadās arī tādi ceļojumi, kur ne viss ir īpaši izdevies un paliek sarūktinājums. Lai izvairītos no šiem sarūktinājumiem, ir jāņem vērā daži faktori, par ko es šodien pastāstīšu. Neskatoties uz to, vai tas ir slikts laikapstākļus, slikti ceļi, vai tas ir slikta apkalpošana, vai tas ir vienkārši kāds ārkārtas gadījums ceļojumā, tas atstāja rūgtu pēcgaršu. Tad šodien par dažiem trikiem un padomiem, kā izvairīties no šādām situācijām, vai vismaz samazināt tās līdz minimumam ceļojuma laikā. Šodien raidījumā parunāsim par to, kā izvairīties no nepatīkamām situācijām ceļojot un kā tās novērst. Stāsti par brīnišķīgiem ceļojumiem ir ļoti daudz. Daudz vairāk nekā žēlošanās par to, kas nav izdevies ceļojumā. Šo stāstu par neizdevušos ceļojumu varētu būt vēl stipri mazāk, ja mēs sekotu padomiem, kurus es šodien raidījumā izstāstīšu. Pirmā situācija – draugu ieteikums, kur ceļot. Un tas ir būtiska kļūda tā nedarīt, nesakot pavisam draugu ieteikumiem. Praktisks piemērs no dzīves. Cilvēki, klienti, kurus es jau gadiem pazīstu, gribēja aizbraukt uz Gruziju un atsūtīja viesnīcas nosaukums, kurā viņi gribētu dzīvot, jo šo viesnīcu bija ieteikuši draugi, uz kurien viņi gadiem ceļo un kur ļoti patīk. Un šis pāris Mārīte ar Jāni teica man, ka noteikti vēlas šajās viesnīcās dzīvot. Es zinot gadiem viņu gaumi, viņiem patīk skandināvu stils, skatījos uz ieteiktajā viesnīcu bildēm un sapratu, ka tas nav viņiem. Kāpēc? Tas viesnīcu stils, kurš tika piedāvāts Gruzijā, viena no viesnīcām bija tāda skaista, plaša teritorija. Tāpēc bildes izskatījās. Kalts žoks, akmeņu mūris, tāda skaista muiža. Ieskatoties dziļāk, numuriņu bildēs var redzēt, ka numuriņā ir tāda eklektika, tur vairs netiek izturēts tas muižas stils plus. Tāda gultas ļoti vienkāršas, un es varētu teikt, ka tāda 3 zvaigžņu līmenis. Zinot, ka cilvēkiem patīk ļoti augstas kvalitātes standarta viesnīcas, un šīs te nevis eklektiskais stils, bet izturētais skandināvs stils, es sapratu, ka šo ieteikt es viņiem nevaru. Un tā arī teicu, ka šis nav jums vajag kaut ko citu. Bet tomēr viņi pastāvēja uz to savu viedokli, ka, ja draugi brauc un ja draugiem patīk, tad tas ir ļoti svarīgi un viņi tomēr ceļos. Šajā gadījumā es teicu, ka rezervējiet paši, es šo ceļojumu organizēšanu neuzņemšos. Un tā, kad viņi atbrauc, man bija ļoti interesanti zināt, kā tad tas ir, vai tiešām patika, nepatika. Un, izrādījās, ka bija taisnība. Tas nebija tas, ko viņi bija sagaidījuši. Viņi bija padzīvojuši 2 dienas tajā viesnīcā un izlēmuši, kad ir jābrauc prom, jo tas galīgi nav tas, ko viņi ir sagaidījuši. Tātad, kas patiks jūsu draugiem vai kas patīk jūsu draugiem, nenozīmē, ka tas patīk tieši jums, jo ir pilnīgi dažādas, ir citi apstākļi, ir ļoti dažādas situācijas un arī tās gaumes un arī emocionālais stāvoklis. Droši vien draugi, kas brauc uz šīm viesnīcām, viņi neskatījās uz dizainu, viņiem bija svarīgs vide, viņiem bija svarīgs sarunas ar saimniekiem, kaut kas tāds cits īpašs, kas viņiem šo vietu padara ļoti skaistu un īpašu. Tātad ne vienmēr jāklausās draugu padomos, ir jāklausās, bet ir jāizvērtē no sava vērtību viedokļa. Jā, tas pats var būt ne tikai izvēloties viesnīcu, tas pats var būt par kādu citu produktu, par galamērķi domājot, jo draugi var teikt, ka mēs regulāri braucam uz Taizemi, jo tur ir tik garšīgi, tur ir tik skaisti, tur ir tāds ūdens, bet tas ceļojuma mērķis, piemēram, tajā brīdī ir dzidrs zils ūdens, miers, maz cilvēki. Un sekojot draugu padomam, ka Taizemē ir forši un noteikti turien jāaizbrauc, aizbrauksiet, bet tur būs daudz cilvēku un tur nebūs dzidrs zils ūdens un tur nebūs tā miera, ko jūs sagaidat. Tas ir svarīgi, kā es teicu jau. Ja ceļojuma mērķis ir svarīgs, tad nevienmēr ir jāieklausās draugu ieteikumos.
Otra lieta - klimats, laikapstākļi un iedomāšanās, kā tas viss izskatās. Mūs ļoti bieži motivē ceļot filmas un kaut kādi tādi konceptuāli priekšstati, uz kuriem tad ir jābrauc. Un, tā kā mums ir maz laika dzīvē, mēs reti, kad iedziļinamies tādā, kā tad tur īsti būs. Kaut gan katrs var iegooglēt un apskatīties, kāds tad laiks tur ir. Bet mums šobrīd laika nav, un tāpēc mēs paļaujamies uz saviem konceptiem, uz saviem priekšstatiem. Ka, piemēram, kad Nicā būs silti martā, un novembrī tur silti. Tā tad mana draudzene aizbrauc martā uz Nicu, un izrādās, ka tur ir ļoti jauks saulains laiks, bet tomēr klimats ir tāds, ka vakarā ir atsvaidzinošie 4-6 grādi. Vienkārši nav paņemta līdzi vajadzīgā garderoba. Protams, ir skaisti, protams, ir promenāde, protams, ir kafijas dzeršana mazās kafejnīcās. Ir viss tas šarms, kas Nicā un promenādei pienākas, bet tomēr nav tas, ko sagaidīju, kad varēšu jau gandrīz sauļoties. Tāpat ir kaut kāda cita priekšstata par galamērķiem, kā piemēram, kad Meksikā visur aug kaktusi. Meksika milzīgi, visur neaug kaktusi. Tā kā skatoties, kur brauc, tas arī ir jāņem vērā. Vai, piemēram, kad Grieķijā kādreiz līst lietus. Jā, Grieķijā līst lietus. Tas ir, un braucot pavasarī uz Grieķiju vai kaut kādā oktobrī vai novembrī, tā lietas iespējamība ir. Bet tā kā, kad mēs rezervējam to ceļojumu, mēs varbūt paļaujamies kādām emocionālām tādām, rekur, lētas biļetes, oktobris, labs laiks, braucam uz Grieķiju. Un tā rezultātā var gadīties, ka ceļojums nebūs tik izdevies, jo tie laikapstākļi nebūs atbilstoši tam, kā bija domāts. Rezumējot par klimatu, augusts Eiropā ir karsts, ļoti daudz cilvēku un ļoti augstas cenas. Nevajadzētu braukt. Savukārt uz Eiropu vajadzētu braukt uz Eiropas pilsētām vajadzētu braukt ziemas sezonā, kad tur ir maz turistu, kad tur ir atvēsinošs laiks un kad tur ir ērti pastaigāt pa vecpilsētām un izbaudīt šo te šarmu. Un visjaukākais laiks atpūtai pie vidusjūras ir rudens mēneši, kas ir septembris un oktobris, jo tas ir vairs nav tik karsts, ir silts ūdens jūrā un arī ir mazāks turistu skaits. Un trešā lieta, kas jāņem vērā, ir loģistika un ar to saistītās izmaksas. Tad, kad pērk aviobiļetes, tad noteikti ir jāpievērš uzmanība izlidošanas laikam un ielidošanas laikam. Gan, ja lido ar vienu pārsēšanos vai ja lido bez pārsēšanās, tas jāņem vērā jebkurā gadījumā. Tātad, ja lidojam ar tiešo lidojumu, tad vajag apskatīties izlidošanas laiku un arī ielidošanas laiku. Ja ielidošanas laiks ir ļoti vēls, tad jāņem vērā tas, ka, ja lidojums kavēsies, galamērķī var gadīties tā, ka neviens vairs negaida. Piemēram, paziņas nopirka biļetes uz Barcelonu. Beigās izrādījās ne Barcelona, bet Žirona, kas ir kādu gabaliņu no Barcelonas, kur vēl jābrauc. Lidojuma laiks, ielidošana ļoti vēl. Bet faktiski izrādījās, ka ielido vēl vēlāk, jo lidojums kavējās pa 2 stundām. Plānotā ielidošanas laika vietā 11:30 naktī ielidoja 1:30 naktī. Lai nokļūtu līdz Barcelonai, bija paredzēts noīrēt mašīnu, un to mašīnu arī lietot 5 dienas ar atgriešanos tajā pašā lidostā. Protams, ka autonoms kantors bija slēgts, jo visi ir aizgājuši gulēt, un tad viņiem nācās uzturēties lidostā līdz pat rītam, kad iet pirmais autobus, un autonoma nobruka. Tā nakts tika pavadīta kaut kur, un tas viss radīja, protams, ka kaut kādu tādu nepatīkamu ceļojuma sākumu un arī papildus izmaksas. To mierīgi varēja novērst, nepērkot biļetes uz tik vēlu lidojumu, jo šāda iespēja pastāv vienmēr, ka kavēsies. Un vispār, plānojot ceļojumu, ir jāņem vērā tas, ka lidmašīnas var kavēties, un arī plānojot savu dienu, nevajadzētu plānot tā, pat ja lidmašīna ielido no rīta 10 vai 11 paredzētais laiks, ka, piemēram, uz 12:00 mēs jau pasūtam kaut kādu ieejas biļeti vai ekskursiju, jo, ja tas lidojums kavējās, tad viss tā diena jums ir, neiznāk tāda, kāda ir. Es ieteiktu pirmo ceļojumu dienu ar tādu kaut kādu pauzīti plānot, kad tas laiks starp ielidošanu un kaut kādu pasākumu ir kaut kāds 4-5 stundas, lai ir drošāk tā sajūta, kad, vismaz uz vakariņām paspēs, bet kas pa dienu, lai nav lieka stresa. Un tad ir tie sauktie savienotie lidojumi, jeb 2 lidojumi vai pat 3. Kas tur ir? Kāda tur ir problēma? Tātad mūsdienās lidostas lielas. Laiks starp lidojumiem diezgan
īss. Un starp lidojumiem laiks tiek rēķināts nosēšanās brīdis, kad lidmašīna pieskarās pie zemes, un izlidošanas brīdis, kad lidmašīna lido gaisā. Bet pa šo brīdi ir jāpaspēj vēl iziet no lidmašīnas, iziet lidostu, aiziet līdz citam geitam vai citai iekāpšanas vietai un paspēt vēl iekāpt lidmašīnā. Un šobrīd mēs redzam, ka ļoti bieži to nevar paspēt, jo tas sistēmas savienojums starp lidojumiem dod ļoti īsus. Un es teiktu, ka obligāti 2 stundas starp lidojumiem ir minimālais laiks. Vēl labāk 3. Nu, ja ir stunda, tad jums ir jārēķinās ar to, ka 50 uz 50 nokavēsiet. Jo bieži gadās tā, droši vien esat pamanījuši, kad ir tā, ka lidmašīna nosēžās, un kamēr aizbrauc lidostā līdz tam trapam, un kamēr iedod trapu, un kamēr izkāp no tās lidmašīnas, jo tur jau neesam vieni, tur ir vēl arī citi pasažieri, tas aiziet 20-30 minūtes, un ja starp lidojumiem ir tā stunda, tad vēl jāpaspēj aizskriet, un tad parasti ir tās durvis uz nākošo lidmašīnu jau ir aizvērts. Vēl sliktāk ir tad, ja nav savienotās biļetes, tas nosacītais, ka aizlidojam no viena punktu uz otru ir viena biļete, un tad tā otra punktu uz trešo ir vēl viena biļete. Tad šajā gadījumā vajadzētu būt noteikti 4 stundām starp lidojumiem, jo iespēja, ka kavēsies, ir ļoti liela. Un ja tā kā domājam, kā pareizāk pirkt tās biļetes, pirmais noteikums. Jā, varam paskatīties Skyscannerī vai kādā citā meklētājā par to, kādas ir cenas un kā tu tur lidot, bet nekad nedrīkst pirkt biļetes no kāda tā kā starpnieka, kā tas varētu būt. Skyscanneris piedāvā dažādas variantus. Pirmā cena, ko var skatīties, ir aviokompānijas mājaslapas cena. Ja kāds piedāvā zemāk, tad tā nav taisnība. Tur ir kaut kāds triks, un to nevajadzētu pirkt. Un savukārt, ja nopērk biļeti no aviokompānijas, viens aviokompānijas, kur ir 2 savienotie lidojumi, vai pat 3, tad, ja kāda lidmašīna kavējas, tad atbildību par to, lai jūs nogādātu tālāk, lai izguldinātu, ja kaut kas tur pavisam aizkavējās un ir ilgs laiks starp lidojumiem, uzņems aviokompānija, samaina lidojumus, iedod jaunas biļetes, un beigās jūs veiksmīgi nonākat galamērķī. Ar mazu kavēšanos, bet tas nekas. Vēl runājot par aviobiļetēm, es ieteiktu tādus tālus, sarežģītus, garus lidojumus, kur ir vairākas pārsēšanās, tomēr iegādāties no aģentūras. Jo, ja jūs iegādājaties biļeti no aviokompānijas, tad tas ir internets. Jūs varat runāt ar internetu. Runāt jūs varat, bet vai jums kāds atbildēs, tas ir pēc ļoti ilga laika. Savukārt, ja biļete ir iegādāta ar aģentūras starpniecību, tad tomēr jums ir draugs, palīgs un arī atbalsts tā ceļojuma laikā. Ja kaut kas nenotiek, var piezvanīt un jūs saņemsiet risinājumu. Kāds būs tas risinājums, kuru jūs pēc tam varat izmantot, ja esot lidostā un jau tam lidos darbiniekam, ar kur jūs runājat, pastāstot, kādu jūs iedomājaties risinājumu. Jo iedomājieties arī tas cilvēks, kas ir lidostā un kur pēkšņi viens reizes kavējas un tur ir, 150 cilvēki, kur ir kaut kā jāizmitina, jāpārsēdina, un viņi tur sēž 2. Arī tie cilvēki ir cilvēki. Viņi nevar izdomāt tik daudz vienlaicīgi, un ja jums ir kāds palīgs, jau kas ir pastāstījis, kāds ir risinājums, parasti arī lidos darbinieki ir ļoti pateicīgi par šo piedāvāto risinājumu. Vēl dažas patiesības par ceļošanas organizēšanu. Tātad, kas ir jāņem vērā? Lai ceļojums tā patiešām atstātu tādu labu iespaidu uz nervu sistēmu un uz laimes hormonu, ieteicamais ilgums ir 9 dienas. Kāpēc 9 dienas? Vismaz 9 dienas. Jo tās pirmās dienas mēs vispār atgūstamies. Mēs atgūstamies un tā kā sākam sajust to laimes hormonu. To vajag nostiprināt. Nevajag 4. dienā braukt atpakaļ, jo tad tas uzreiz pazudīs. Tad tā zinātniskā pieeja ir tāda, ka vajag vismaz 7 dienas, un pēc tam vēl tās 2 dienas, tas ir tas pluss, kas aiziet ceļa dienās. Otra lieta, kas noteikti jāņem vērā, ir tāda ielidošanas, izlidošanas laiki no tās vietas vai izbraukšanas laiki. Ja jūs, piemēram, izbraucat 4 no rīta uz lidostu, 6 ir lidojums, kaut kur galamērķi ierodieties 8 no rīta, vai varbūt vēl agrāk ir tas lidojums. Un atcerieties, ka viesnīcā check-in laiks, tas reģistrācijas laiks nav viss 10 no rīta, bet gan ir parasti šobrīd mūsdienās 4 dienā un pie tā ļoti pieturās. Tad padomājiet, cik ilgi jūs nebūsiet gulējuši, ja jūs būsiet izbraukuši uz lidos 3 naktī vai 4 naktī. Un pat ja viss ir kārtībā, nekas nekavējās, jo jūs ielidojat 8 no rīta, ko jūs darīsiet laikā no 8 rītā līdz 4 pēcpusdienā?
Šis laiks ir jāsaplāno. Vai arī, ja vēlaties uzreiz aiziet pagulēt, tad jāņem viesnīcas numurs no iepriekšējās dienas. Mūsdienās ļoti šo te reģistrēšanās laiku viesnīcās ievēro. Tāpat kā arī izbraukšanas laiku no viesnīcas ir jāatcerās, ka izbraukšanas laiks no viesnīcas ir 11 vai maksimums 12 no rīta. Lai kaut vai mazliet pagarinātu šo uzturēšanās laiku, viesnīcās ļoti bieži prasa tagad papildus piemaksu. Kāpēc tas tā notiek? Ir maz darbinieku un ir jāpaspēj tās istabiņas iztīrīt, sakārtot, sagatavot nākošajam viesim. Un tad vēl viena lieta, arī varbūt tā kā no loģistikas sadaļas, bet kas ir jāsaprot, kad ekskursijā apskates objekts, laiks ceļā līdz tam apskates objektam nedrīkst būt ilgāks kā apskates laiks pašā objektā. Es pat teiktu, ka tam jābūt ir īsākam. Nevar būt tā, ka braucam 4 stundas, tad pusstundu apskatāmies objektu un braucam apakaļ. Mūsu draugiem bija tā, ka viņi lielā grupā ceļoja uz Argentīnu, un viens no apskates objektiem bija Iguazu Falls, Iguazu ūdenskritumi. Un, lai nonāktu šajos ūdenskritumos, ceļš no tās vietas, kur viņi dzīvoja, bija 6 stundas. Un tad ceļā viņi pavadīja 6 stundas, pusstundu apskatījās Iguazu ūdenskritumu. Protams, ka tur bija arī tie daudzie cilvēku pūļi, tad paspēja nofotografēties kaut kā tur un brauc atpakaļ. Tad viņi bija pavadījuši dienu ceļā, lai pusstundu paskatītos ūdenskritumus. Ir ļoti svarīgi ņemt šo te vērā, un kad apskats laikam objektā ir jābūt ilgākam nekā tam braucienam no objekta un atpakaļ. Un ja jūsu ceļojuma mērķis vai sapnis ir kaut ko īpašu redzēt šajā zemē, vietā, valstī, noteikti biļetes ir jārezervē laicīgi. Ieejas biļetes muzejos, ieejas biļetes apskats objektos, ēdināšana restorānu, galdiņa restorānos. Arī mūsdienās tas ir kļuvis tik pieprasīts un tik pieejams, ka faktiski mēnesi pirms izbraukšanas jau gandrīz neko nevar norezervēt. Īpaši tas attiecas uz tādām lielpilsētām, Parīze, Londona, Barcelona, Gaudī arhitektūra vai Eifeļa tornis. Tur, pusgadu uz priekšu ir jāpērk biļetes, lai jūs tiešām varētu nonākt tajā vietā, uzbraukt tajā tornī un vai apsēsties restorānā ar skatu laukumu. Jārēķinās, ka pēdējo gadu laikā, pēc Covid, ceļojuma cenas ir pieaugušas salīdzinot ar iepriekšējo laiku līdz 20. gadam, par 40–50%. Varam domāt, ka cenas sāks samazināties 2025. gada rudens pusē, kad varbūt pieprasījums samazināsies, jo cenas ceļojumiem šobrīd ir augstas. Bet kas ir jāņem vērā? Arī tas sadalījums starp kvalitatīvu un mazāk kvalitatīvu produktu, tas paliks. Labām lietām, labām vietām cenas nesamazināsies, bet tikai pieaugs. Savukārt tas, kas ir tāds vienkāršāks, tur cenas varētu samazināties. Tad, ja gribam ceļot ekonomiski, varam pagaidīt 25. gada rudeni. Savukārt, ja mēs domājam par sezonalitāti, kas arī ir ļoti svarīga lieta, tad visizdevīgāk Eiropā ir ceļot maijā. Kas to nosaka, mums tā kā grūti teikt, bet mēs tā esam to novērojuši. Droši vien, ka tas ir kaut kāds tā kā pāreja no pavasara vai pirmā pusgada uz otro pusgadu, un tad tā kā vasarā sākās atvaļinājumi, tāpēc mājas ir darba mēnesis, mājas ir skolā vēl mācību mēnesis, un tad tā otrā puse māja ir tāds diezgan labs laiks, kad, lai ceļot, īpaši, ja gribās atpūsties, īpaši, ja gribas sauļoties un dabūt to D vitamīnu pēc ziemas, tad rēķināties, ka jūs māja beigās varat gaidīt pēdējā brīža cenas. Un visbeidzot, ārkārtīgi svarīgs faktors – dzīves vietas izvēle. Tā ir tā kā mūsu mājas uz kādu laiku. Vai tā ir viesnīca, vai tas ir kaut kas no Airbnb, vai tā ir kāda villa, ko tad rezervēt? Pastāstīšu par tādu savu bēdīgo pieredzi, kas bija manā profesionālajā mūžā. Bija mums pasūtījums, klienti brauca uz Ņujorkas maratonu, un viņiem bija svarīgi pirms tā maratona gatavoties, un pirms maratona ir arī svarīgi kvalitatīva ēšana, viss, kas vajadzīgs labai fiziskai formai. Tāpēc
bija labāk, lai tie būtu apartamenti nekā viesnīca, jo bija vajadzīga vieta, kur gatavot. Nu, un šajā gadījumā es izvēlējos platformu Airbnb, kurā bija piedāvājumi dzīvokļiem Manhetenā ar skaistu dizainu, ar adekvātu cenu, ja salīdzina ar viesnīcas cenām. Un tad es pieteicu. Viss bija labi, līdz vienā dienā pieteikums ir, vienā dienā atnāk ziņa, kad lūdzu par šo rezervāciju komunicējiet ar mani personīgi, tad jūs varēsiet man personīgi samaksāt. Nu, arī it kā nekas tāds īpašs, jo viss ir izdarīts platformā Airbnb, tur arī pasūtīts, tur arī redzams tas pasūtījums. Tikai atnāk rēķins, un rēķinā ir rakstīts, saņēmies tāds, un mēs samaksājam naudu. Pēc nedēļas atnāk ziņa, ka tā nauda nav saņemta. Un kad kaut kas ar to kontu nav kārtībā, ka viņi skaitīs atpakaļ, un maksājiet uz citu kontu. Tas cits konts citā valstī un citam cilvēkam. Kas mani darīja aizdomīgi, bet es vēl tā kā īsti nesapratu, kas beigās būs. Un mēs apzinīgi ātri samaksājām, lai taču tomēr cilvēkiem ir, kur dzīvot, kā gādīgi. Un izrādās, kaut kā pēc tā maksājuma, neviens ar mani nekomunicē. Es prasu, kā varēs iebraukt, kāds tur būs, kas tur būs, kādi trauki, kāds tur, kas vispār, lai tā sadzīve ir zinām. Un man neviens neatbild. Un tad man nezinu, kāpēc radās aizdoms, kad tas nebija normāli. Samaksājām, tā kā uzrakstīja, komunicēt ar mani patiešo, pēc tam lika samaksāt uz vienu, nauda nav atmaksāta, tad lika samaksāt uz citu kontu, citam cilvēkam un citā valstī. Un es sāku katru dienu rakstīt, kad lūdzu atbildiet, kā vai šī rezervācija ir spēkā, jo ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki dzīvotu, jo viņi brauc uz maratonu, viņiem ir jābūt, kur dzīvot, citādāk viņi nevarēs piedalīties. Vienīgā labā ziņa priekš manis un priekš klientiem tajā brīdī bija tāda, kad tomēr atnāca atbilde, jā, šis ir fake rezervācija, nav tādas rezervācijas. Bet labi, ka tas bija 2 dienas pirms tas maratons, pirms bija jābrauc. Un mēs, kā aģentūra, norezervējām viesnīcu, paskaidrojām cilvēkiem situāciju, un kopš tā laika es esmu ļoti uzmanīga ar šādām rezervācijām, īpaši, ja tas ir kaut kādas atbildīgas vietas, atbildīgi notikumi. Protams, ka tas jau bija kādu laiku atpakaļ. Tagad krāpnieciskie darījumi ir diezgan bieži, no tiem pavisam ir jāuzmanās, kāpēc arī stāstu šo stāstu, jo pasūtījums tika izdarīts Airbnb platformā, un nav teikts, ka tas ir šobrīd neiespējami. Tāpat bija pagājuši gadu gadījumi ar Booking.com, kur tiešām no Booking.com platformas nāca klientiem tie, kas ir rezervējuši, nāca prasība vēlreiz ielikt kredītkartes datus, lai pārbaudītu, vai tas ir pareizi. Un tas nebija ilgi, tas bija kaut kādu dienu, bet tur savāca, miljonus naudu, jo tas notika visā pasaulē. Tā kā no šī ir jāuzmanās. Man par attaisnojumu tas bija sen, tādu krāpniecības gadījumu gandrīz vēl nebija, bet tā bija laba mācība. Un kas ir labi, ka mēs uzņēmāmies atbildību kā aģentūra klientu priekšā, un nebija tā, ka viņi aizbrauc, viņiem nebija kur dzīvot, bet tā kā viņi bija rezervējuši caur mums šo pasūtījumu, pakalpojumu, tad viņiem bija kur dzīvot, un par to maksājām mēs. Nevienmēr vajag tādus krāpnieciskus gadījumus. Pēdējā laikā ir problēmas arī ar pakalpojumiem, kur ir norezervēti un kuri arī tiek saņemti. Īpaši, ja tiek nodrošināta tā sauktā attālinātā reģistrācija, kad īpašnieks jums nosūta to reģistrācijas kodu, kā tikt pa durvīm iekšā viņa tur dzīves vietā, kas ir, piemēram, rezervēts ar Booking.com. Vēl viens gadījums šogad, kad draugu kompānija norezervēja caur Booking.com villu Spānijā ar 5 guļamistabām, arī prasīja aizsūtīt iedzīvotāju vārdus, kas tad tur dzīvos. Prasīja depozītu samaksāt īpašnieks, starp citu arī caur PayPal, lai tur tā kā droši vien apietu nodokļus savā zemē. Tad viesi ieradās. Māja bija
reģistrācija bija attālināta, ieiet varēja. Bet tā īpatnība ir tāda, par ko viņi bija diezgan izbrīnīti. Tātad zināja, ka atbrauks 9 cilvēki. Mājā bija 3 glāzes, 6 krēsli, un šķīvi tā kā pietika visiem. Un tas ir tas, un viņi jau nemaksāja mazu naudu, viņi maksāja pietiekoši lielu naudu, lai kaut kāda tāda sīkumi būtu. Bet te tā īpatnība ir tāda, ja tas attālinātā reģistrācija ir, tad saimnieks jau īsti nezina, kas notiek tajā viņa mājā. Tur atnāk apkopēji, uzkopj, vai tā apkopēja aiznes tās glāzes, vai viņi nemaz nezina, ka tie iepriekšējā tās glāzes, kas ir saplēsuši, kas tajā mājā dzīvojuši. Šī arī ir tāda lieta, ka tā attālinātā reģistrācija, kas tika ieviesta Covid laikā, rada savus mīnusus, īpaši servisā. Tieši šī iemesla dēļ, ka sāk zust pakalpojumu kvalitāti un lai paliktu ceļotāju uzticamību galamērķim, daudzas valstis izskata jau domu un ieviest atpakaļ, kad obligāti ir jābūt reģistrācijai klātienē. Tā tad ir svarīgi, vai tad izvēlēties dzīvot viesnīcā, vai izvēlēties rezervēt Booking.comā māju, apartamentu, vai Airbnb māju vai apartamentu. Kādas priekšrocības ir viesnīcai? Viesnīcas priekšrocības ir tāda, ka tā viesnīca tur ir un stāv, un viesnīcā ir recepcija, un viesnīcā ir cilvēks, pie kā aiziet un kam izstāstīt problēmu. Savukārt Airbnb un Booking.comā dzīvokļi, tā ir lielāka telpas platība un tā ir iespēja kaut ko gatavot. Un, protams, ka ļoti daudziem ģimenēm un kompānijām tā arī ir svarīga lieta. Tad ir vienmēr jāizvērtē, ja braucat divatā, droši vien, ka ērtāk būs viesnīca, jo viesnīcā ir arī citi pakalpojumi, kā piemēram brokastis un ir restorāns, un tad tā ir tāda vairāk tāda atvaļinājuma sajūta. Ja braucat uz kādu pasākumu vai uz kādu sporta nometni vai varbūt atpūsties kalnos un slēpot, protams, arī apartamenti ir jauka lieta, jo tā ir iespēja lielākai kompānijai pasēdēt kopā. Bet ir tās pazīmes, kuras tad jums vajadzētu izpētīt. Piemēram, attālinātā reģistrācija, cik ir trauki. Tas apraksts ir jāprasa ļoti precīzi saimniekam. Cik būs trauki, kāda būs dvieļi, vai tur ir veļas mašīna, kur var nolikt mašīnu. Un tādas visādas sadzīves sīkumi, ka liekas, ka tu no sākuma nemaz nevar iedomāties. Esam izgājuši cauri tām lietām, kas varētu sabojāt ceļojumu un atvaļinājumu, bet ir viena lieta. Ir tad laikapstākļi un ir lietus. Un ir tā, ka tas lietus var būt. Tas ir jāpieņem. Ja tas lietus līst, tad ir jāpieņem tā ceļošana, kāda ir, un jāatrod citi veidi, kā pavadīt savas atvaļinājuma dienas, neņemot vērā, ka līst lietus. Kur paceļot februārī? Es ieteiktu apvienot Āzijā vairākas vietas. Februārs ir īstais laiks apceļošanai, nevis tikai atpūtai vienā vietā, tur pie okeāna vai pie jūras, bet paceļot. Nav vairs lietu sezona un nav vēl ļoti karstā sezona. Ir kaut kas tāds pa vidu, tad fiziski diezgan ērti paciešams vai izturams, un ir kaut kāda plus 30 Āzijā. Un savukārt ir ērti apvienot vairākas valstis kopā. Piemēram, es ieteiktu apvienot Singapūru ar Malaiziju un varbūt vēl pie Malaizijas pieklāt Borneo salu. Vai varētu Singapūru apvienot ar Kambodžu. Un tad tā Singapūra kā tāds pamatpunkts un pēc tam ceļošana uz citām valstīm, kas ir blakus Singapūrai, ir ļoti jauks variants, kā apvienot tādu elegantu, skaistu vietu apmeklējumu, kas ir Singapūra un kur ir ļoti daudz ko redzēt, vienā mazā koncentrētā vietā, un pēc tam aizbraukt uz pilnīgi citu kultūru, uz pilnīgi citu zemi, kurā ir tāds Āzijas šarms, vienkāršība, gardi ēdieni, un tāda ir, piemēram, Kambodža, un tur ir arī vēsture, un Singapūrā būs mazāk vēstures, vairāk mūsdienas, savukārt Kambodžā būs tāda īsta, reāla, dziļa, sena vēsture, un ir tā, ka cilvēki brauc varbūt uz 1 dienu, uz Angkorvatu, uz 2, bet es ieteiktu tur padzīvot 4 dienas, jo tad tas dod iespēju iepazīties ar kādu vietēju un tā kā sajust to vietējo ritmu, kāds ir Kambodžā. Lūk, un tad vēl pēc tam beigās var kādu jūras
sadaļu mazliet pieķert, kas mums vienmēr ir vajadzīga no Latvijas ceļojot ziemas laikā. Nu, kopā vajadzētu rēķināt ceļojumam kādas 14, 16 dienas. Nu, tas ir ziema, tālu jālido, lai tā atpūsties var tā kārtīgi. Šī bija ceļojuma dizaina studija kopā ar Ingu Kavacu. Mēs, Vanilla Travel, zinām par ceļotājiem un ceļojumiem gandrīz visu. Esam izpētījuši valstis, kontinentus, lidojumu maršrutus. Mākam veidot burvīgus ceļojumus un nebaidāmies no izaicinājumiem. Piesakojiet mums YouTube un Spotify, būs interesanti. Līdz nākamajai reizei tiksimies drīz ceļojuma studijā.